Es parunāšu, tur ir daudz dažādas tēmas, protams, es 20 minūtēs nenokoverošu visu LinkedIn un visas iespējamās subtēmas, bet pārsvarā es fokusēšos, kas pašlaik strādā, vairāk uz organisko pusi, domājot par kompāniju, komunikāciju tieši no kompāniju un darbinieku komunikācijas. Protams, tur ir atkal vesela virkni kaut kādas citas tēmas, kur var iet. Pats es pārsvarā strādāju ar reklāmu, respektīvi tas fokus man ir maza LinkedIn B2B reklāmas aģentūra, un mēs strādājam uz eksporta klientiem ārzemēs, un tas ir tas, kur man 90% tas laiks aiziet, bet apmācības es pašlaik mazāk tājas, bet visi tie principi, visi kontekstam, es nezinu, cik jūs daudz laika pavadāt LinkedInā, es pavadu gandrīz pilnas darba dienas, respektīvi, un tad dažu gadu laikā es teiktu, tās ir vairāk tūkstoši stundas, ko es pavadu, un tāpēc vienkārši tas ir tā, ar ko es dalīšos, tā būs vairāk balstīts uz pieredzi, uz datiem, uz kādām tādām lietām, vienkārši tāpēc, ka es tik koncentrēti varbūt pavadu to laiku, tad man sanāk vairāk, ieraudzīt kaut kādas tās detaļas atšķirībā no cilvēkiem, teiksim, jo ielogojās tur, nezinu, dažas reizes nedēļā. Višķi kontekstam, šī ir mana statistika, ir no LinkedIn, respektīvi es pašlaik postoju kaut kādas 2-3 reizes nedēļā, to es izmantoju arī dēļ darba, engageoju no turienes, tas ir mans biznes, ar to es pelnu naudu. Iepriekšējā kaut kādu gadu bija 600,000 impresijas, un tur vairāk es postoju, bija pār par 200 posts, tas nozīmē kaut kādus 3-4 reizes nedēļā regulāri visu laiku gāju platformām, postoju tā arī pāris reizes nedēļā, bet es gribēju padalīties arī kaut kādiem personīgiem datiem, ka nav tā, ka es no malas nāku un kaut ko stāstu, bet ka tiešām, ka es pats tur regulāri darbojos un engageoju, un tas ir, viss, ko es stāstu, ir balstīts uz pieredzi. Impresijas, kā redzat, ir lejā, tas ir tāpēc arī dēļ postiem, bet viens gan jau, ka zināt, kopumā tas algoritms visu laiku mainās un ir, regulāri tās bāzes impresijas samazinās. Teiksim, tas, ko varēja varbūt cilvēku vai organizācijas dabūt pirms 2 vai 3 gadiem, tas ir pa 50, pa 60% lejā. Tas ir gandrīz visās industrijās un gandrīz visiem cilvēkiem. Bet tas nenozīmē, ka tā platforma ir mazāk aktīva. Vienkārši tur varbūt tas viralitāte, es nezinu, vai kā saka, tas, ka tu uzraksti vienu postu no uzņēmuma, un pēkšņi tev tur būs tūkstošiem un tūkstošiem skatījumu, tā ir arvien retāk. Respektīvi, tāpēc ir strateģiski jādomā, ko tu centies sasniegt, kāpēc tu tur vispār publicē un kaut ko dari. Tādā ziņā es teiktu, tas, kad ir samazinājies tas viralitātes efekts, tas, kas ir TikTokam, teiksim, tur ieliek cilvēks tur vienu video un pēkšņi tur ir tūkstošiem un tūkstošiem skatījumu. Tas ir arvien mazāk notiek LinkedInā. Bet jā, kaut kādi dati, pirmais reģistrētie lietotāji vēl projām aug. Visu laiku paplašanās, tad ir, atkarībā, kur tu skaties, ir 650,000, citur jau saka 700,000, bet respektīvi kaut kāda trešdaļa, es teiktu, ir reģistrēti lietotāji. Protams, ne visi ir aktīvi, ir virkne, man nav vietējie, jo LinkedIn datus nepublicē pat tieši pa Latvijas tirgu, bet vidēji kaut kādi 40-50% ir aktīvi, kas nozīmē, kad ir ielogojās un vismaz, izmanto vismaz reizi mēnesī. Un kaut kādi tie no 15 līdz 25, aptuveni 15-20% ir tie aktīvie lietotāji. Jūs lielākā daļa noteikti arī esat tajā daļā, kas gandrīz katru dienu ielogojās, varbūt pat vienreiz nedēļā nopublicē, teiksim, tā aktīvā bāze. Bet tīri pēc procentiem var parēķināt, kaut to, ja tas ir, es saku, 16, tas ir ASV dati, 16-20%, bet Latvijā, es domāju, diezgan līdzīgi pēc pieredzes. Tad pietiekami liela tā profesionālā vide ir aktīvie lietotāji platformā. Un tad, protams, īsti cilvēku profili. LinkedIn nav TikToks vai, it sevišķi X, Twitters, respektīvi ir tā komunikācija profesionālāka, protams, un ir verificēti profili, un tas arī palīdz, kāpēc B2B darbojās. Un tad pēdējais ir, tie 7,93, atkal ir dažādi avoti, citi saka 5,95, citi saka 2%, bet respektīvi tie, kas veido saturu, publicē, kaut ko dara, ir ļoti, ļoti maz daļa. Kontekstam Instagramam tas ir 40%, Facebookam tas ir kaut kādi 30%, arī 40%, TikTokam ir vēl augstāks. Respektīvi, jebkura sociālā platforma, satura veidošana pret satura patērēšanu, tas balans ir daudz vienmērīgāks. Un LinkedInā ir ļoti izteikti, ka lielākā daļa lietotāji ir pasīvi skatās, patērē, teiksim, seko cilvēkiem, nelaiko, nekomentē, bet viņi ir. Viņš ir oficiālais termins angliski, es nezinu, kā Latvijas teikt, ir angliski ir lurker,
Nu tā, ka tu tā kā, jā, nu tā, ka tu skaties, bet tu nekad nezini. Un, teiksim, tas ir klasiskais piemērs. Es varu iedot piemēru, kā man... Jā, latviski diezgan skumīgi varētu būt. Bet tā ir tā realitāte. Nu, tie 90% ir pasīvie lietotāji. Tas nenozīmē, ka viņi pasīvi, protams, viņi uzņem informāciju, tu viņus var sasniegt, bet viņi nav redzami. Un tas ir tas benefits. Tātad, ja uzņēmuma darbinieks izdomā kaut ko meaningful darīt vai aktīvi darboties tajā platformā, tev ir daudz vieglāk izcelties, jo es saku, mazāk kā 10% ir no tiem aktīviem lietotājiem. Kaut kādi nedaudz dati, te es paņēmu, kas ir jaunākais, kas ir pieejams, lai vienkārši arī saprastu, kā tā platforma darbojās. Šis ir no Shield Index. Par LinkedIn ir tā, ka ir viedokļi, un tad ir dati, un es cenšos, ir kaut kādi daži cilvēki, kas, teiksim, agregē datus specifiski pa LinkedIn, un es iedošu jums arī tos komentārus, un tie, kurus es ieteiktu jums pasakot līdzi un paskatīties, ko viņi saka. Jo viņi balstīti, teiksim, Shield Index ir uz 50,000 datiem, ir Richard van der Blom, kas ir Nīderlandes džeks, ja esat aktīvi platformā, gan jau, ka zinat, es iesaku viņam arī piesakot, viņi, teiksim, vāc datus par kaut kādiem 400-500,000 postiem, respektīvi, ka viņi vāc to statistiku, tur ir jēgpilni secinājumi. Tas nav tā, ka kāds kolēģis uzraksta, teiksim, un viņam aiziet viena tipa posts, un viņš saka, šis darbojās platformā. Tikai tāpēc, ka viņam personīgi tas darbojās. Respektīvi, tāpēc es vairāk skatos uz statistiku, kas ir tie vidējie rādītāji. Kā to lasīt, ir tipisks reach, spēcīgs un labākie posti. Respektīvi, diezgan liela atšķirība ir, protams, no sekotāju skaita. Ja jums līdz 1000, no 1000 līdz 5000, tad un uz augšu. Vienkārši šis ir tā, kontekstam. Ja jūs gribat, teiksim, ja jūs aktīvi postojat, kaut ko darāt, lai jūs ieliktu kontekstā. Teiksim, ok, man ir 1000 sekotāji vai, 1000 connectioni, es ielieku postu un man ir 1000 impresijas, teiksim, vai 1500 impresijas. Un kāds ir domā, vai tas ir slikti vai tas ir labi? To vajag ielikt kontekstā. Tātad, ja ir 1000 impresijas un tev ir tur 2000 connection, patiesībā tas ir ļoti ok, jo tas ir, salīdzinoši labs rādītājs. Ja tev ir 300 impresijas uz to sekotāju bāzi, tad tu zini, ka tas ir slikti. Ja? Un ja tev ir 3000, tad tas ir ļoti labi. Vienkārši, ja? Un tāpēc vajag izmantot tos benchmarks, kas ir meaningful benchmark, kas ir atbilstoši tai tavai konkrētai situācijai. Algoritms. Vēl ko es esmu ievērojis, tāpēc, ka es tur pavadu diezgan daudz laika, ir tas, kad cilvēki kaut ko iemācās. Jūs pārsvarā no HR esat, es pieļauju, diezgan daudz cilvēku, un tad mēs kaut ko iemācāmies, un ļoti grūti, tad, kad jūs kaut ko iemācījies, ir atmācīties, vai aizmirst kaut kādas lietas, ko tu esi iemācījies. Un es nezinu, kāds ir pareizais termins, atmācīties laikam nē, bet unlearn, kā jūs tulkot unlearn? Atmācīties, ja? Un atmācīties ir daudz grūtāk nekā iemācīties. Un ir virkne ar lietām, ko mēs esam iemācījušies LinkedInā un ko mēs neesam atmācījušies. Un tā problēma ir tā, ka algoritms visu laiku mainās. Respektīvi, varbūt, ja nelieto to platformu pietiekami regulāri, bet ja lieto pietiekami regulāri, var pamanīt. Tās izmaiņas notiek pietiekami bieži. Viņas notiek pa 3-6 mēnešiem, algoritms jau aizgājis un nofokusējies uz kaut ko citu. Un tā problēma tā, tu esi iemācījies kaut ko 5 gadus atpakaļ, 3 gadus atpakaļ, 2 gadus atpakaļ, un tu izmanto to pašu metodi. Un, protams, kad tu neatmācies, tu turpini darīt kaut kādas tās lietas, un tev tas algoritms jau ir 3 reizes jau aizgājis uz kaut kādā citā virzienā, teiksim, kas strādā, kāda tipa posti, kādu saturu lietot, ko darīt ar linkiem, ko darīt ar hashtagiem un visu to pārējo. Tas viss mainās līdz 6 mēnešu, teiksim, garumā. Un, te ir tie mācīšanās, atmācīšanās kaut kādi piemēri ir par hashtagu lietošanu. Kas raksta saturu? Jūs lietojat hashtagus? Lietojat? Jā? Te ir darbs, piemēram, svētlieta. Jā. Un, teiksim, statistika saka, ka hashtagiem jau kaut kādus 12 mēnešus nav meaningful ietekme uz reach. Respektīvi, hashtag nepalīdz ne discoverability, ne palielināt reach. Bet mēs to darām, mēs izmantojam hashtagus, tāpēc, ka mēs to esam darījuši pēdējos 5 gadus vai 3 gadus. Ja? Un tas ir tas piemērs par to atmācīšanos. Un tu, protams, viņi var likt, viņi
viņam nav negatīva ietekme. Tas nebūs tā, ka tu ieliksi hashtagu klāt pie tās darba posta, un tev būs negatīva ietekme. Tev nebūs negatīva, bet tev nebūs arī pozitīva ietekme. Tas vienkārši būs tāds, pollution, tāds ko lūdzu? Piesārņošana, jā. Es atvainojos, ka es daudz anglicismus izmantoju, bet pārsvarā, jā, viss tas darbs ir angliski. Un otrs piemērs ir par linkiem. Respektīvi, bija tā, ka nedrīkst vispār likt ārējos linkus uz mājaslapu vai uz kaut kādām citām lietām. Un tad bija piemērs, kad drīkst likt linkus, bet tikai komentāros. Un kas notiek, LinkedIn ir sācis slēpt tos linkus komentāros. Tas nozīmē, ka cilvēks ieliek linku komentāros, viņš ir paslēpts. Tu saki, lai cilvēks iet meklē linku komentāros, viņš aiziet, viņš nevar vispār viņu atrast. Viņam viņš ir jāsorto, teiksim, tur most recent, un tikai tad tu vari ieraudzīt to linku, tu esi ielicis komentārā. Un, respektīvi, tu tam patērētājam, tam savai auditorijai uztais to procesu tik sarežģītu, ka patiesībā tad beigās tu pats esi zaudētājs. Respektīvi, linkus var lietot, vajag likt patieši šo rakstos. Sots ir 5 līdz 10% impresijas, respektīvi pietiekami maza ietekme uz impresijām. Protams, ka ir kaut kāds ietekme uz tām impresijām, bet tas nenozīmē, ka tu nedrīkst lietot, teiksim, likt linkus uz ārējām lapām. Tad to var likt. Tad bija laiks, kad visi lika selfijas. Tāpēc, kad vienalga kāds saturs, tu ieliec selfiju, kaut vai nesaistītu ar to saturu, un, teiksim, jo tas kādu laiku strādāja, un tad daudz cilvēku to turpināja darīt. Arī par postošanu laiku ir diezgan daudz runas. Pašlaik tas nav aktuāli. Ir daudz svarīgāk, kāds ir saturs, ko tu centies pateikt, un kāda ir tā auditorija, un kad tev pašam ir ērti, nevis, ka tev ir jāpublicē konkrētos laikos, ka tur, tieši no rīta, tur 9 vai 2 pēcpusdienā. Un tur ir daudz dažādas diskusijas arī par algoritma uzsildīšanu. Ir tie, kas regulāri posto, ir tā subkategorija tiem dīvainīšiem, kas tur posto, teiksim, gandrīz katru dienu, un visu laiku tur savā starpā mēs tur apmaināmies. Es arī biju daļa no tā. Un tad ir daudz dažādas diskusijas par to, ka vajag uzsildīt algoritmu. Teiksim, ja tu gribi, lai tavs posts, ka tu kaut ko publicē aiziet, tad tu pa priekšu ielogojies LinkedInā, tu uztaisi 1 vai 2 komentārus, tu nolaiko kaut kādu saturu, tad algoritms saprot, ka tu esi aktīvs, un tad tu nopublicē, un tad algoritms ir uzsildīts, un tad viņš ir priecīgs, un tad viņš tev dos daudz vairāk impresijas tavam rakstam. Tā tas nenotiek. Tās ir dažas lietas, ko vajadzētu pamainīt, ko vajadzētu atmācīties. Jo vienkārši kaut kādā brīdī viņas arī strādāja. Arī tie hashtagi strādāja, teiksim, 2-3 gadus atpakaļ. Vēl, protams, hashtagi ļoti labi strādāja, viņi deva papildus tās impresijas. Un selfija arī kaut kādu brīdi strādāja. Tas bija salīdzinoši mazs posms. Bet vienkārši tās lietas ir pamainījušās, un to vajadzētu atmācīties. Man jautājums, es tūlīt pateikšu, bet runāju par algoritmu izmaiņām. Kā jūs domājat pašlaik, kurš ir vislabāk, kāda tipa posti vislabāk performē? Tagad pēdējo pāris mēnešu laikā. Pareizā atbilde ir teksts. Redz, tas ir tas paradoks. Tāpēc, ka, LinkedIn zina video kaut kādus 6 līdz 12 mēnešus ļoti, ļoti agresīvi. Pagājušajā gadā LinkedIn zina video, un video vēl, protams, ir salīdzinoši labs platformas. Bet, ja tu reāli paskaties uz to datu analīzi, un tas nenāk no manis, tas nāk no Shield Index, tas nāk no Richard Van de Bloom, respektīvi, kur vāc agregē tūkstošiem postus un analizē tās atšķirības. Un pašlaik tas pēdējā laikā vislabāk performējušais tips ir tīrais teksta posts, kur nav pat bilde pievienota un nekas cits, vienkārši teksta raksts. Visi, ko es gribēju pateikt, visi tie formāti strādā, bet tieši pašlaik es salīdzinu to performance tekstam relatīvi ir vislabākā performance pašlaik. Un iemesls varbūt tieši tāpēc, ka to mazāk lieto. Ļoti visi mēģina likt vai bildes, vai citreiz pat nav atbilstošas bildes. Vienkārši, tāpēc, ka mēs esam visi iemācījušies, vajag bildi. Tātad tu uzrakstīji labu rakstu, tev ir foršs teksts, bet tev nav kāda bildi ieliec. Un tad tu paņem kaut kādu vai Jā, tieši tā. Tikai tāpēc, lai būtu bildi. Un rezultātā patiesībā tu būtu daudz labāk, ja tu vienkārši ielikt tikai tekstu un tu nelikt nekādu bildi klāt. Ja? Un tas ir atkal tās mazās lietas, un tas ir, kāpēc tas algoritms visu laiku mainās. Tāpēc jāsako līdzi, jā. Bet ir lietas, kas nemainās. Algoritms mainās, bet ir lietas, kas nemainās. Un es padalīšos ar piemēriem. Ir 3 lietas, kas nemainās. Dati, kas ir unikāli. Tātad vai organizācijas dati,
vai kur tu esi kaut kādu analīzi veicis, bet unikāli dati vienmēr ļoti labi performēs LinkedInā. Tāpēc, ka tas nav tāds, ko tu vari ieiet vienkārši Google Search vai Gemini vai ChatGPT vienkārši paprasīt. Nav publiski pieejami. Tad, ja tu uztaisī research, ja tev ir kaut kādi savi unikāli insighti par tirgu vai par konkurentiem vai par to savu industriju, viņi vienmēr diezgan labi performēs. Otrais ir personīgie stāsti. Mēs esam cilvēki, mums interesē citu cilvēku personīgie stāsti. Tāpēc meksikāņu ziepju operas vēl joprojām ļoti labi darbojās. Un vienkārši tas ir cilvēcīgais faktors. Un, respektīvi, visi personīgie stāsti, ja viņi nav mākslīgi, ja viņi ir tiešām, tu dalies pieredzē, viņi ļoti labi darbojas. Un trešais ir humors. Humors ne visiem izdodas, ne visi tur grib iet tajā teritorijā, jo humoru tu vari bieži vien aizšaut garām, bet tur ļoti daudz arī ir gan personīgie profili, gan organizācijas, kas to ļoti labi izmanto. It sevišķi tādās industrijās, kas ir nedaudz stīvas, teiksim, ja tu vari izmantot nedaudz humoristisku pieeju, tad tas strādā ļoti labi. Un šīs lietas nekad nemainās. Vienalga kādu formātu, vai tas ir teksts vai video. Vēl viens cilvēks, kam es iesaku piesakot, ja esat aktīvi, ir Ivana. Ivana viņai tāds tools, AuthorDub. AuthorDub zināt kāds? Viņš nav pārāk dārgs, viņš ir, ja nemaldos, 15-16 eiro mēnesī. Viņš respektīvi palīdz, ja tu aktīvi posto un viņš vāc visus statistikas datus, analīzes, viņš tāds tools, ko var izmantot priekš organiskās postošanas. Gan kompānijas lapām, gan personīgi. Respektīvi, tu var vairākus profilus salikt kopā. Ja, teiksim, jums ir personīgais profils, menedžējat arī kompānijas lapu, jūs visu to statistiku, visu varēsiet menedžēt ar to. Un es iesaku izmantot, bet, respektīvi, jā, arī viņi agregē diezgan daudz datus, un, teiksim, visu, ko viņi saka, ko viņi dalās, tas tas nav viņas viedoklis, tas ir balstīts uz 10 000, piemēram. Tad, respektīvi, pēdējā laikā, kas ietekmē, man liekas, bija jautājums par to, kas ietekmē to reach. Tātad, ja ekvivalents laiks, ja kāds nolaiko to jūsu postu, tad, ja tas ir faktors 1, komentārs ir 2,5, un save ir reiz 5. Respektīvi, ja cilvēki saglabā tavus postus, tad tam ir vislielākā ietekme. Kam ir jums premium profili ir? Kādam cilvēkam? Nav? Ir? Ja ir premium profils, tad var redzēt post analytics, un pie post analytics var redzēt, vai cilvēki, teiksim, saglabā jūsu postus. Un, respektīvi, tam ir vislielākā ietekme. Un es regulāri arī, teiksim, sekoju līdzi, skatos, ja man postam ir vairāki tie seivi, es runāju par kaut kādu konkrētu tēmu un industriju, bet, teiksim, ja man postam tur ir 5 vai 10 seivi citreiz, tas posts gandrīz vienmēr ļoti labi performē, jo tur ir ļoti liela tā korelācija, ja cilvēks saglabā postu un cik liels pēc tam tas reach. Tas nozīmē, ka pietiekami daudz cilvēkiem tas ir interesanti, ka viņi saglabā, lai pēc tam atgrieztos. Teiksim, tas ir kaut kādi vai tur dati, vai viedoklis, vai stratēģija. Un es ieteiktu izmantot to postu seivošanu, bet arī, ja ir premium profils, arī sekot līdzi, teiksim, vai jūsu posts kādreiz seivo, saglabā. Personīgie stāsti. Šis ir viens no maniem klientiem. Es strādāju tādu startupu ASV, San Francisco. Sai ir viņu CEO. Un mēs, teiksim, promotojam, šo postu es nepromotoju, bet mēs promotējam diezgan daudz postu, bet, teiksim, viņš ļoti aktīvi stāsta, bet, teiksim, viņš stāsta par saviem darbiniekiem. Teiksim, tikko bija nesen, viņš stāstīja par savu jauno kolēģi, kas tur pievienojas, viņš stāsta, kā viņš tur, ka kolēģis katru dienu brauc ar riteni uz darbu. Un, jo tas nav tāds, pilnīgi mākslīgs, viņš nemēģina pēc tam ietīt. Te ir 3 mācības viņa biznesa ir AI sales training. Viņš nesāk stāstīt par biznesu un pilnīgi nesaistīt. Vienkārši ir tie cilvēciskie stāsti, teiksim, par viņš iepazīstina ar saviem kolēģiem, un jauniem hairiem. Un tas diezgan labi strādā. Un, ja mums ir organizācija, kur ir vairāk kā pāris cilvēki, teiksim, tur 10, 50, vienalga 100 cilvēciskie stāsti, dalīšanās ar kolēģiem un kaut kādu to vēsturi ir ļoti, ļoti labi strādā, jo tas ir tas, ko cilvēki grib lasīt arī, iepazīt. Un tad kolēģiem ir interesanti, varbūt kāds kaut ko jaunu uzzina, varbūt nolaiko to saturu, un tas aiziet tālāk arī, un tas palīdz to kopējo profilu būvēt. Un tad trešais ir humors. Bankas ir viena no industrijām, kas ir parasti diezgan nopietnas.
jo runā par naudu, runā par finansēm. Bet, teiksim, ir virkni piemēri. Teiksim, Monzo banka ir no UK, un viņi ir izvēlējušies, kā viņi to profilu ļoti regulāri attīsta, ir caur humoru. Viņiem tie visi posti arī var redzēt, teiksim, šis ir tikai text only, teksta posts, bet ir visādi personīgie kvízi un kaut kas tāds. Un tur tas cilvēki, viņi ir atstrādājuši. Viņi ir atstrādājuši tiešām, es iesaku piesakot, viņa lapai, un ir tiešām interesanti, viens no tādiem labākajiem profiliem, kur aktīvi izmanto humoru. Un tad tāds pēdējā laika tāds spēcīgākais ir, kas vislabāk strādā platformā, ir komentēšana. Ir divi iemesli. Viens ir komentāriem. Es nezinu, vai esat ievērojuši, tad, kad tu komentē pie kāda cita postu, jūs varat redzēt impresijas. Teiksim, tagad rādās, ja tu uzrakst kādam komentāru, tu parādās, tur varbūt ir 50 vai 100 impresijas vai kaut kas tāds. Tu vari redzēt tātad, cik daudz cilvēku redz tavu komentāru. Un tas strādā ļoti labi. Tas ir arī motivējoši, kad tu redzi, kad teiksim, tu kaut ko nokomentē un kad cilvēki seko tam līdzi. Un mans labākais komentārs bija šogad 27,000, kas bija pilnīgi negaidīts, bet ko es cenšos pateikt, kontekstam, lai ielikt, ka es runāju par nopietnām tēmām, un es tur analizēju, un es sagatavojos, un es rakstu. Man vidējais posta reach ir 2,000, 3,000. Bet man ir 6,000 sekotāju bāze. Tā kā man ir salīdzinoši vidēji, man diezgan ok, bet nekas tāds pārsteidzošs. Un tad viens īs komentārs, kas man prasa varbūt 30 sekundes, teiksim, ja tas posts aiziet diezgan veiksmīgi, tas bija posts no industrijas viena cita cilvēka, kuram arī ļoti labi aizgāja. Var redzēt, tur ir daudz komentāru un repost. Un, teiksim, ja tu komentē uz tādiem aktīviem profiliem, kuriem ir lielāki profili, tad caur komentāriem ļoti labi to savu rīču un sasniedzamību var uzlabot. Un es saku, man pēdējā laikā, pēdējos 6 mandātos nav neviens posts, kuram ir 25,000 vai 27,000 impresijas, bet to var sasniegt ar komentāriem. Tāpēc, komentējiet, noteikti iesaku, un tas ir pēdējā laikā, kas ļoti labi darbojas. Un arī sekot līdzi, teiksim, kāda tā ietekme tiem komentāriem. Un tad tas galvenais ir, man bieži vien, kad es taisīju kaut kādas apmācības kompānijās, kad ir tas mērķis, ir kompānijas lapa un ir personīgie profili. Un tad ir mērķis uzstādīts kompānijai, teiksim, vai tur 1000 sekotājus, vai 5000 sekotājus, vienalga sasniegt, un, teiksim, kompānijai jāpublicē. Un tad ir grūti, tāpēc, ka tu nopublicē no kompānijas lapas par līmlentām. Tas saturs nav pietiekami interesants, un vienkārši par tām līnijām no tās kompānijas lapas neaiziet. Tur ir 50 impresijas tam postam. Un tas fakts ir tāds, ka mēs esam cilvēki, mēs sekojam citiem cilvēkiem. Tāpēc vienmēr tu nekad neuzzīsi to lapas, to atpazīstamību un skēlu, to, ko tu vari izdarīt kā kolēģis. Kā vienalga, vai tas ir kāds jau ir tas darbinieks. Tāpēc es iesaku, vajag aktivizēt darbiniekus, viņiem vajag postot, un viņi vienmēr performos daudz, daudz labāk. Salīdzinājumā man ir lapa, un man ir personīgais profils. Un man ir ir 102 sekotāji. Viņi pilnīgi neeksistējoši. Jā, bet man, teiksim, aug diezgan regulāri. Pašlaik ir 6,000, bet es kaut kādu, jo es nebiju visu laiku aktīvs, bet es tad diezgan regulāri augu tas sekotāju skaits, tāpēc es vienkārši nemēģinu schēmot, es vienkārši regulāri publicēju kaut kādu saturu, kas ir varbūt interesants tai manai konkrētai auditorijai. Un ar to var panākt. Bet to es gribu palikt piemēram, kad, ja sevišķi tev ir maza organizācija, teiksim, ja ir liela organizācija, protams, caur kolēģiem būs sekotāji, būs arī cilvēki, kas grib pie jums strādāt, tad, protams, hiring, teiksim, interesi, viss tad piesakos lapai, bet, teiksim, ir sevišķi mazākām komandām vienkārši es ieteiktu, vajag aizmirst, tā ir tāda higiēna, lapa ir higiēna. Vienkārši, protams, ka viņa vajadzīga, jāsakārto kaut kādas bāzes lietas, bet vajag atcerēties, ka viss tā komunikācija platformā notiek caur personīgiem profiliem. Vai tas ir founders, vai tie vadītāji, vai tas ir HR, vai pārdošanas vadītājs, bet vienmēr vajag fokusēties uz to. Un tad, kam piesakot? 3 cilvēki. Richards, ja nepiesakojat, viņam ir dati, viņš arī nav schēmotājs, viņam ir ļoti liels profils, cik viņam tagad ir 250,000, bet viņš ir gadiem to dara, viņš to dara nopietni, un viņam ir tas
algoritmu reports. Es viņu arī nopērku regulāri, viņš nav ļoti dārgs. Es ieteiktu, ja interesē dati, jā, viņš man tā liekas ir 50 eiro vai kaut kas tāds. Un tad ir update pieejami, teiksim, to es iesaku ieinvestēt tajā viņa algoritmu reportā. Un viņš regulāri dalās arī ar to, kas strādā, kas nestrādā. Teiksim, viņa profilu noteikti var piesakot. Ivāna, es jau minēju, viņai ir AuthorDAP, viņa arī dalās ar tādiem reāliem datiem. Un trešais ir Andrijas, ir no Shield Index, viņš arī dalās tur ar datiem, teiksim, un pieredzi, kas strādā. Teiksim, ir tie cilvēki, kas, kuriem ir pietiekami plašs tas diapazons, kur tu vari ņemt vērā, ka viņš saka, ja kaut kas strādā, tad visticamāk, ka tas arī tas ir, kas strādā pašlaik. Kur prasīt palīdzību? Tā ir divas lietas. Pirmais, ko es nedarīju, ne pārāk veiksmīgs screenshots, bet labi. Es nodarbojos ar LinkedIn reklāmu, viss, kas saistīts ar reklāmu, respektīvi, tad droši var prasīt man. Ja detalizēti, agrāk es veicu apmācības, arī es mazāk veicu apmācības, jo vienkārši man tas profils ir pamainījies. Ja meklējat apmācības tieši uzņēmumā, es sadarbojos ar Ilzi. Ilzi ļoti spēcīgi, viņi diezgan vairākām organizācijām arī tagad ir gājusi apmācībām cauri tieši uz LinkedIn. Kompānija lapas, var uztaisīt jums workshopu, un tad droši arī viņai var rakstīt, atsauties uz mani. Kaut kāda palīdzība, ja nepieciešama uzņēmuma iekšienē. Ja? Tad viss, kas ir reklāmas jautājumi, droši man var piekonektot LinkedInā vai piesakot. Es dalos ar diezgan daudz viedokļu un mēģinu palīdzēt bez maksas. Protams, ja ir kaut kādi konkrēti projekti, tad ir projekta bāze.